Iepriekšējos raidījumos mēs apskatījām saules paneļus, apskatījām baterijas un apskatījām, kā uzlādēt baterijas. Sveiki, praktiski latvieši! Šodien skatām nākamo lielo tēmu – inverteri. Tā mūsu kontaktā, elektrības kontaktā mājās, mums ir nepieciešami 230 volti maņstrāva. Šīs nav tas, ko mēs varam pat taisno izvilkt no baterijas, tāpēc mums nāk lietā tāds kontrolieris, jebkura invertera būtība ir veidot maņstrāvu. Un maņstrāva mums var būt daudz dažādos veidos pieejama. Mēs šodien izskatīsim to variantu, kas ir vajadzīgs priekš mājsaimniecības. Viena fāze, 230 volti, 50 Hz, lai tajā brīdī, ka jūs šo sistēmu pieslēdzat jūsu mājai, jums viss elektronika mājās sāk strādāt no saules sistēmas. Inverteriem mēs apskatīsim lēto variantu, kas ir starta variants, ar ko mēs varam sākt. Apskatīsim, kā izskatās profesionāls variants, kā mēs iegādājoties varam atšķirt labu inverteru no slikta invertera. Pastāv mīts, ka 3 fāzes ir nepieciešamas tāpēc, lai dabūtu vairāk elektrību. Tās ir muļķības. Izskatīsim, kā izskatās jaudīga viena fāze un kā mēs varam uztaisīt 3 fāzes tajā brīdī, ka mums tas ir nepieciešams, bet fāžu skaitam nav nekāda sakara ar elektrības daudzumu, kas jums ir pieejams tīklā. Ja jums šī tēma šķiet interesanta, piesakojiet, nolaikojiet, atstājiet kādu komentāru, rakstiet droši jautājumus un aiziet, ķeramies klāt. Līdz šim mēs visos raidījumos saskārāmies ar līdzstrāvu, kur mums bija viens pols plus, otrs pols mīnus. Šis bija aktuāli gan saules paneļiem, gan baterijām, gan mūsu lādēšanas kontrolieriem. Tad, kad iet runa par strāvu, kas mums vajadzīga mājās, mēs lietojam maņstrāvu, kur poli pastāvīgi mainās ar vietām. Šim lielākā priekšrocība ir tā, ka mēs elektrību varam pārvadīt lielākas distances bez zudumiem. Vēl svarīgs iemesls, kāpēc mēs izmantojam maņstrāvu, ir tas, ka mēs varam ļoti viegli pārvērst no zemes sprieguma uz lielu spriegumu un no liela sprieguma atpakaļ uz zemu spriegumu. Piemēram, ja mūsu mikroviļņu krāsnī vajag 2 līdz 3 tūkstoši volti, tad tas ir izdarāms ļoti vienkārši, un ja mūsu telefonu lādētājam vajag 15 voltus, to var ļoti viegli dabūt lejā. 230 volti atkal ir atrasts racionāls kompromiss, lai šis nebūtu pārāk bīstami, tajā pašā laikā, lai mums nebūtu jāstiep ļoti resni vadi. Jo mēs lielāku jaudu gribēsim dabūt galā, jo mums attiecīgi vajadzēs lielāku spriegumu. Lai arī tīri teorētiski ir dabūjama liela jauda ar mazu spriegumu, bet ja mēs paskatīsimies, piemēram, automašīnā uz starteri 5 kW, cik mums ir nepieciešams dūšīgs vats, mēs redzēsim, ka tas galīgi nav racionāli mājās. Kā pieslēgt inverteri? Mēs inverterim atradīsim baterijas plusu, baterijas mīnusu, un otrā galā attiecīgi mums būs maņstrāvas izvads, kur bez problēmām mēs varam pieslēgt lielu jaudu un vadīt iekšā mājas tīklā. Šis konkrētais inverteris pēc parametriem atbilst 6 kW inverterim. Reāli vairāk par 4 kW viņš jums ārā nedos pastāvīgā slodzē. Kas ir ļoti svarīgi, pirms jūs slēdzat klāt inverteri, jūs pārliecināties, ka jums ir DC drošinātājs baterijai. Inverteri ieslēdzot, mēs vienmēr lietosim drošinātāju pat testa nolūkiem. Šāds inverteris jau būs 2300 vērtībā, un tas jums strādās jau profesionāli bez atteicēm. 50 volti. Un ko mēs ar šādu varam izdarīt? Sprādīšu sildītāju. Pieslēdzot, pataustam kontaktus, pataustam vadus, vai nekas nesilst, vai mums viss ir droši. 2 kW.
Tas ir mierīgi 2 kW sildītājs, tas viss strādā. Kas te ir jāņem vērā, ko es jums tālāk gribu parādīt? Mēs nedrīkstam pat pie izslēgta. Tātad nedaram šādi. Ja mēs tagad te pieliksim testeri, 40 volti. Inverters no baterijas uzlādējās un samērā ilgu laiku vēl izslēgts var saglabāt diezgan spēcīgu lādiņu. Nejauši pieskaroties, jums var sanākt liels izbīlis. Izvēloties inverteru māju, ja mēs gribēsim Pure Sine Wave inverteri, skatāmies Continuous Output Power. Šis inverters uzrāda 6000 vati, tas ir 6 kW, un droši viņš visticamāk man 4 kW arī spēs dot. Obligāti iegādājoties pārliecinamies, ka viņš ir 230 volti, 50 Hz, pretējā gadījumā mums tas nederēs. Par 3 fāzēm es gribētu oponēt, ka 99% saimniecībās 3 fāzes nav nepieciešams. Vienīgā lieta, kur mums vajag 3 fāzes, ir elektromotori. Tad ir atrodams speciāls inverteris, kas jums prasīs no 1 fāzes uztaisīt 3 fāzes, bet tas jau atkal būs vesela raidījuma tēma. Ja mēs skatīsimies inverteri, kas ir cenas ziņā zem 100 eiro, visticamāk mums jauda ļoti pievils. No 12 voltu invertera jūs nevarētu sagaidīt vairāk par 500 vatiem stabili. 24 voltu inverteris varētu būt kilovats, pat kilovats ar pusi, bet mājās pastāvīgā slodzē visticamāk jūs varat sagaidīt atteici. Ir pilnīgi skaidrs, ka šādam inverterim nebūs 7 kW un 9 kW, to jūs varat paļauties. Lai arī inverteris vienā korpusā varētu būt tas, kas lielu jaudu tur, mana pieredze ir tiklīdz mēs ejam pāri 300 eiro, mēs jau atrodam šos kombinētos inverterus kopā ar saules paneļu lādētāju, un tie jau reāli tur tās jaudas, kas ir norādītas. Un 400 eiro budžetā mēs jau atradīsim kaut ko, kas stabili tur 5,5 kW. Pie nosacījumiem mēs lietojam 48 voltu sistēmu. Ja mēs gribēsim jau nopietni metināt, zāģēt malku, laist lielos motorus, tad man samērā uzticami izskatās jau šāds inverters. Pats personiski neesmu pārbaudījis, bet tas būtu apmēram tas, ko mēs varētu sagaidīt, kad šie 9-10 kW jau mums ir dabujami uz vienu fāzi. Jāpiebilst, ka mēs inverterus vairākus varam slēgt pie vienas baterijas, kamēr mums baterija ļauj paņemt tik lielu jaudu. Šie jums būs kā 2 neatkarīgi elektrības pieslēgumi. Nekādā gadījumā nesavienojam nulles kopā, veidojam 2 pilnīgi autonomas sistēmas mājas iekšienē. Piemērā 20 kW saimniecība ar 2 neatkarīgām sistēmām. Šiem kombinētiem inverteriem arī mēs ļoti labi vizuāli varam redzēt, kad mums nāk elektrība no saulītes, ka mums baterija tiek lādēta vai mēs elektrību izmantojam saimniecībā. Plus jāpiezīmē, ka mēs varam pieslēgt arī ģeneratoru vai esošo pieslēgumu atstāt rezervei. Par inverteru konfigurāciju es jums nevaru pastāstīt, jo ir tik daudz iespējamie varianti, ka jālasa specifikācija un jāmācās pašiem. Taču noklusētie iestatījumi visticamāk jums mājās strādās gana labi. Mans ieteikums būtu pēc šī raidījuma vēl neslēgt neko kopā. Šajā raidījuma sērijā mums vēl ir palikušas dažas tēmas. Drošinātāji, vadi, kabeļi, kādā veidā visu saslēgt kopā. To mēs skatīsim nākamajā raidījumā. Un paldies, ka skatījāties, un tiekamies jau atkal pēc nedēļas.